Vai zinājāt, ka kuģu uguņi ir viena no tām tēmām, kas visvairāk baida eksāmena licējus? Bet patiesībā tur nekā sarežģīta nav. Zaļajā uguns ir labajā pusē, zaļš jau bieži vien ir tā kā atļaujošs, tā kā labi. Savukārt kreisajā pusē, sirds pusē, ir sarkanā uguns. Aizmugurē ir balta. Tātad, ja jūs redzat baltu uguni, tas nozīmē, ka kuģis iet prom. Līdzīgi kā stirna skrien pāri pa pļavai baltu dibenu demonstrēdami. Kad kuģis nāk virsū, jūs redzēsiet zaļu un sarkanu uguni kopā. Savukārt, kad tas ies pa kreisi, mēs redzam sarkano uguni, tātad tas mums tuvojās no labās puses. Savukārt, ja mēs redzam zaļo uguni, tātad tas iet uz labo pusi, nāk mums no kreisās. Savukārt, viss, kas ir virs šīm gaitas ugunīm, augstāk ir gan topugunis, gan dažādas uguns, kas norāda, ar ko kuģis nodarbojās. Piemēram, ir ierobežota vadītspēja, vai, piemēram, palicis ir bez vadības, vai tam ir ierobežota iegrime, varbūt tas ir zvejnieks. Tā kā patiesībā visa mācīšanās ir jāsadala divās daļās. No sākuma jāsaprot, uz kuru pusi kuģis pārvietojās, un otrkārt jāsaprot, kas šis ir par kuģi. Un tad tas paliek ļoti vienkārši, loģiski un saprotami. Galu galā tas viss ir izdomāts priekš tam, lai varētu saprast. Un, ja saprotu šo loģiku, tad viss paliek ļoti, ļoti vienkārši. Ja jums ir kādi jautājumi par kuģošanu, droši rakstiet komentāros. Centīšos taisīt rīlus par tādām tēmām, kas jums ir aktuālas. Un, ja jums kopumā interesē jūrniecība, nāciet studēt Nautika.lv un iegūstiet, piemēram, vietējās vai starptautiskās atpūtas kuģu vadītāju tiesības. Tas savukārt ļaus nomāt jahtas visā pasaulē.